Frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti ir vērsušies ar kārtējo deputātu pieprasījumu premjerei Evikai Siliņai. Šoreiz par nežēlīgo dzīvnieku slepkavību 11. oktobrī Bauskas novadā Brunavā. Kas notika? Kāds mednieks nošāva 3 suņus, 1 pieaugušu un 2 kucēnus, faktiski aiz argumentācijas, ka šie dzīvnieki klaiņo. Kā mēs zinām, laukos ne visiem ir žogi un sētas, klaiņoja vai neklaiņoja, bet tā vienkārši ņemt un nošaut faktiski bija nežēlīga rīcība. Un kas ir interesanti, policija kriminālu lietu par šo ierosināja vairākas dienas pēc šī šaušalīgā notikuma. Šis notikums ir satriecis faktiski vietējos iedzīvotājus, nemaz nerunājot par saimnieku, kuram tā ir ļoti, ļoti sāpīga lieta. Līdz ar to starp 14 jautājumiem, kas šai sakarā ir uzdoti Evikai Siliņai, ir arī tāds, kāpēc policija tik ilgi vilcinājās ar krimināllietas ierosināšanu.